gan 16. gadā, gan arī pēc tam, ja mums bija kādreiz jāsniedz priekšlikumu, ko darīt, tad tas priekšlikums bija celt pamatalgu, bet tikt vaļā no visām piemaksām. No visām? Nu, vispār visām? No lielākās daļas piemaksu. Jo piemaksas tas nozīmē arī papildu administratīvo slogu. Tas nozīmē arī, ka ir ļoti grūti izsekot, kuram par ko īsti tas ir mazāk caurspīdība. Tajā pašā laikā, nu, ja mēs salīdzinām atalgojumu, kāds tas bija noteikts pēc likuma 16. gadā vai kaut vai 22. gadā, nu, tā pamatalga noteiktā, viņa vairs nebija konkurētspējīga un viņa tik ļoti atpalika no tirgus, ka bija jāuzdod jautājumu, kāpēc cilvēki vispār strādāja šajā amatā. Bet, nu, kopumā tas pareizais virziens būtu, ka maksā konkurētspējīgu pamatalgu tieši šim amatam un cenšas nemaksāt piemaksas, cik nu tas ir iespējams. Bet, ja mēs runājam par Igaunijas piemēru, tad Igaunijā arī katru gadu tiek veikts atalgojuma pētījums, un tur gan viņi Figure Baltica Advisory veic ne tikai privātā sektora, kā mēs šeit Latvijā, bet arī publiskā sektora atalgojuma pētījumu. Un viņi, protams, salīdzinās. Viņiem nav noteikts mērķa līmenis 80% no privātā tirgus vidējā. Viņiem ir pašiem vēl lielāka brīvība. Jūs sakat, mēs devam par lielu brīvību, viņiem ir vēl lielāka brīvība noteikti atalgojumi, bet tajā brīdī, kad mēs realitātē salīdzinām, cik tālu tas atalgojums ir atšķirīgs, tad, nu, ja mēs sakam, ir vidējais tirgu, un tad ir puse no vidējā, tad viņi ir apmēram ap to pusi, kas būtu 25. Tas, ko jūs tagad pasakat, viņi dara tāda aspekta analīzi, ko Latvija nedara? Jā. Un viņi salīdzinās arī savā starpā, un pēc tam nolemj, kuram vairāk iedot pie algas klāt, skatoties, kur visvairāk atpaliek. Un tieši šādā kontekstā es gribu pēdējo, rezumējošo jautājumu visiem jautāt. Nevis, ko darīt nākamgad, vai ko izdarīt gada laikā, vai tam līdzīgi. Bet kas ir jāizdara, jūsuprāt, pirmā šai jomā, vai gluži otrādi, ko nevajag darīt tuvākajos mēnešos, nu, kas nozīmē, tie ir valdības lēmumi, budžeta, tie ir normatīvu aktu projekti, tie ir pēc tam lēmumi Saeimā, ja? Vai nu budžeta paketē, vai paralēli budžeta paketē. Kas būtu tas, nu, kas ir primārais darāmais, vai kas ir tas, kas it kā te sāk virzīties un ko vajadzētu apturēt? Pa jebkuru no aspektiem, ko mēs te šovakar runājam. Es varu sākt? Sāvā arī iesākt. Lieliski. Tas, ko noteikti nevajadzētu darīt, ir pieņemt noteikumus par 2,6% visām kapitāla sabiedrībām. Viņas ir pārāk dažādas, viņām ir ļoti dažādi mērķi, un viņas jau šajā brīdī atbildīgi izvērtē, kam pielikt un kam nepielikt. Bez tam lielākā daļa no viņām konkurē kopējā darba tirgu, un uzliekot šādu ierobežojumu, mēs aizmirstam, ka mēs nerunājam tikai par vadītājiem. Labi, tas ir viens. Par santehniķiem, elektriķiem, trolejbusu vadītājiem, kad galu galā. Un, ja kopējā darba tirgu šogad atalgojums pieauga vidēji par 8,2%, tad pateikt, ka valsts kapitāla sabiedrības nav pelnījušas noturēt savus darbiniekus, ceļot atalgojumu tur, kur tas ir nepieciešams. Es nesaku, ka visiem, un viņi arī nekad neceļ visiem, bet tomēr tur, kur tas ir nepieciešams, tas būtu atņemt kapitāla sabiedrībām konkurētspēju. Un šajā brīdī tas nav vajadzīgs. Darba tirgus jau tā ir uzkarsis, darba tirgu jau tā ir grūti noturēt un atrast darbiniekus. Pasakot, ka mēs maksāsim vēl mazākas algas visiem darbiniekiem kapitāla sabiedrībās, nebūtu prātīgi.